Čau, Mārtiņ. Čau. Tu pavisam nesen veici skrējienu no Rīgas uz Valmieru. Pastāst man, kāpēc tāda ideja un kā tev veicās? Tā ideja radās pirms kādiem 2-3 gadiem, kad internetā meklēju iespēju spēlēt kaut kur florbolu, bet uzdūros, rakstam, kur kāds florbola treneris stāsta par to skrējienu, kā sen izmiruši tur leģendu, un sāku lasīt to rakstu interviju un baigi interesētas viss. Sāku interesēties vairāk, sāku meklēt internetā cilvēkus, kas to ir darījuši. Tiem vidējais vecums ir 40-50 gadi, kas skrējiens ir pirms kā 20 gadiem izmirs. Nu, sapratu, ka tas vairs nenotiks, tā kā es vairs nevaru to piedzīvot. Baigi sabēdājos, jo gribējās kaut kā sev pārbaudīt tā riktīgām tādām sacensībām. Un kaut kad braucot uz skolu, kā jau katru rīt garlaikojoties autobusā, izdomāju, kāpēc nepamēģināt to pašam, kāpēc piečakarēt sistēmu. Nu, varētu piečakarēt sistēmu, vienkārši viens pats to izdarīt. Nevienu nejautāt atļauju, vienkārši uztaisīt vienkārši pats savas sacensības. Un tas devos ceļā. Bija tā, ka kāds 2 gadus tā ideja jau sēdēja galvā, un vajadzēja 2 gadus, lai nomarinētos un kļūtu tam gatavs. Un nu, tad šī gada mājas, 15. mājas bija tā diena, kad es beidzot sajūtos pietiekoši stiprs, lai to mēģinātu. Kā man gāja? Ļoti dažādi gāja. Sākums bija diezgan, es neteiktu viegls, bet viņš bija, kā jau skriet maratonu 540 km. Bija grūti, bet nebija tā, ka likās, ka tu tā došu gals. Bet pēc tam jau pēc kāda 40, 50, 60, tad jau sāka palikt tiešām grūti, kad viss sāp, kad tu sāp, ka tu eji vienkārši, tu nevar paskatīt, tu sāp vienkārši viss locītās, viss, krampjus rāja un bija vēl saule diezgan ceprināja, bet, nu, tas vispār bija ļoti pārgalvīgi, man jau par to aizrādīja, ka, nu, es varētu nobeigties, bet, nu, nav jau tā, ka es nezināju, ko es daru, es jau biju sagatavojies, man bija gan magnīzes, gan sāļi, gan viss. Lūzuma punkts visā tajā, bija ļoti daudz lūzuma punktu visā distancē, kopējais garums distancē 107 km. Kāda 80 kilometrā bija. Tas pagrieziena punkts visā. Palika tumšs, es tieši montēju gaismas pie somas, lai kaut ko redzētu, jo tur ceļš uz Valmieru tāds pārsvarā viss iet nedaudz uz augšu, apkārt biezi meži, purvs, ka palika tumšs, tur neviens vairs nebrauc. Tā vienkārši tur ir, un es tur viens uz tā šoseis palikos 80 km, apsēros pieturā. Bija tumšs, labi, ka es manis apstājās smagā mašīna, kaut ko tur kārtoja ar avārijas uguņiem. Bija jau gabarītu uguņu deg, un tad izgaismā nedaudz man to fonu, un es ātri nolūku somu, paņēmu gaismas, uzliku gaismas. Mašīna aizbrauc, un tumsā ir tā, ka tu ieslēdz savas gaismas, tu redzi kaut ko priekšā izgaismot. Bet te bija, ka tu izslēdz gaismas, tu esi apžilbis no tās gaismas, un tu vari neko vairs neredz tajā tumsā. Un man tā bija, un tajā brīdī, kad es izslēdzu tās gaismas, un es saprastu, ka viss apkārt ir nereāli tumšs. Un man ļoti palika bailes. Vēl tas, ka man viss sāpēja, man bija nenormāls bess ar to, ka visu dienu nebija nevienu runājis, un bija viens pats visur bija. Un, es salūzu, teiksim, riktīgi, tik ļoti salūzu, es vēl laikam nekad nebija 12 stundas trasē, 80 km, viss tumšs, viens pats. Nav viens, kas stutē. Tas darīja tā kā rāda visus skumjākajās filmās, ka čalis apsēdās vienkārši uz zemes un rauda. Nebija tā, ka es noraudājos līgs, bet bija pāris asaras, un tad apsēdos vienkārši šoseis vidū, jo neviens nebrauc. Es jums varu ticēt, neticēt, bet nav pierādījumi. Es vienkārši apsēdos, izslēdzu gaismas, un tā nedaudz ļoti skumji palikās par to, ka esmu tik tālu ticis, un viss vairs nevar. Un tad, varbūt jūs zināt to sajūtu, kad paliec ļoti nikns, tad tev iekšā tāds siltums vārās, ka tas ir rīktīgi nikns, nevis uz visu pasauli, bet uz sevi par to, ka tas tik tālu gājis, un tagad tev būs jāiet mājās. Un tas bija rīktīgi, es palikos nenormāli nikns uz sevi par to, ka es visu dienu esmu kāpājis, esmu izturējis, un tagad es taisos iet mājās, ka man ir grūti. Un nenormāli, tāds tik ļoti nikns, tāds siltums bija. Piecēlos kājās. Sapratu, ka nē, šonakt Valmieru kritīs. Tur vēl 27 km. Es to varu, es to izdarīšu. Es tā piecēlos kājās, kā bokseri pirms cīņas dara. Tā izpurnājos, tā nopurnājos. Piekārtoju somu, piekārtoju cepurīti, ieslēdzu gaismas.
ieliku riktīgi skaļu mūziku ausīs, ko es biju pataupījis pēdējiem triecienam. Tieši mūziku visu dienu neklausījos, bet tad naktī es pataupīju mūziku, jo zināju, ka mūzika man izvilks, un tā arī bija. Ieliku tur Linkin Park smagāko kaut kādu agresīvo repu, un tad es vienkārši līdz tev Valmierā aizlidoju. Tā, ka man bija tik ļoti bail, un vēl lauku pusē ir tā moda naktīs laist suņus vaļā, pasteigāties. Un, kad tu skrien gar ceļu, tu dzirdi, ka viņi reja, un tu zini, ka viņi nav pieķērēti. Bija tāds, redz, ka skrien virsū, bet viņi neskrien tālāk pa to mājas teritoriju, pie ceļu apstājās. Bet, tagad tev atstās, tad atceros tās sajūtas. Es ieskrēju Kocēnos, kas ir tieši pirms Valmieras uz kalnu augšā. Saprotu, ka es redzu Valmieru, es biju to izturējis. Bija kaut 1:30 naktī. Twitters jau vārījās reāli. Es biju tur baigo schēmu, saschēmojis, kad man tur draugs tvītoja manā vietā, manas ziņas, un ka viņš man atsūta īziņu, ka Twitters reāli ir, tur tāda rezonances atcelt ir, un tad bija tāds prieks, kad viens cilvēks reāli var izdarīt daudz, ko ir ļoti pacenšās. Un tad tas brīdis bija neaprakstāms, ka es stāvēs tā kalnu redzu Valmieras antēnas, man tieši viena koliņa somā, tā ir kā šīs, tā izvilku, atais tā. Padzeros un saprotu, ka tā Valmiera kritīs. Un es vienkārši uzlieku vēlreiz to pašu dziesmu, kas man izvilka. Skrienu pa to kalnu. Es zinu, tas bijuši Valmierā, tur ļoti daudz āpri pilsētā. Visiem apļiem vienkārši pāri, neviens nav. Skrienu līdz baznīcai. Vienā brīdī es jūtu, kad man kāds sauc, bet tā mūzika ir, es nedzirdu. Un te redzu velospēdu izbrauc blakus. Tas ir mans čoms, kurš teica, ka viņš man sagaidīs Valmierā. Tiešām viņš bija tur, tad mēs kopā viņš uz Ričuku. Es vienkārši pēdējiem spēkiem, kaut kur bija spēks, tad kaut radies. Es vienkārši tādā riktīgi ātriebībā sāku, tā nereāli ātri spielīs tajā baznīcai. Noskatījos baznīcai, uzsit pa baznīcas durvīm, un bija tāda neapurštā laba sajūta. Labi, vienmēr tā kā savos sapņos, kad es iztēlojos, ka es to daru un ka es to izdaru, vienmēr tā sajūta, tā bijusi tā pārliecība, ka tur noteikti būs daudz cilvēku, kas man sagaidīs un aplaudēs un teiks, wow, Mārtiņ, tu izdarīji, bet tur bija tikai mans čoms un tas, ka man skumji par to, bet, dzīvē ir savādāk nekā sapņos nedaudz. Tas laikam tā īsumā, jā, par to. Jā. Kas tev ir bijuši vēl kaut kādi trakākie piedzīvojumi, ja neskaita Rīga Valmiera un ja neskaita gaidāmo maratonu? Trakākie piedzīvojumi, es teiktu, pagājušā vasara bija tāds pārgājums vasaras, kuras pats rīkoja 3 dienas, pa visu Latviju. Tas bija ļoti traks atcerties to nakti. Tā bija pagājušā vasara tā nakti, kad izskoloja Dobela braucēja no šoseja. Un visu to nakti lija, un mēs to nakti bijām ārā uz tā šosejas. Un mums bija pārgājiens visu to nakti. Un tas bija tāds šausmīgi baigi traks piedzīvojums. Bet vēl, ko es tādu atceros, pagājušā vasarā sanāca uzkāpt Montblanā. Tas bija tāds rīktīgs piedzīvojums, jo, lai arī tas kalns stāv augsts, bet viņš ir, manuprāt, viens no bīstamākajiem pasaulē, jo viņš ir ļoti komercializēts. Dienā uzkāp 100 cilvēku virsotnē, vai pat vairāk. Tas ir to nenormāli satiksme, un tur tāda bīstama vieta kā akmeņu kuluārs, kur nepārtraukti birst akmeņi. Un kad cilvēki pārsvarā viņi birst, tāpēc, ka viņi no rīta pa nakti viņi piesaust, ka pa dienas spīd saulīt, viņi atkūst un krīt lejā. Un vēl tas, ka cilvēki paši neuzmanības dēļ palaiž, un tad viņi nāk no kaut kādiem, iedomāties 2 televīzijas torņu augstums, tāda kliņas sienie krīt, tur mazs akmetiņš, viņš pārēj vēl akmetiņš līdz, un tur ir tāda, cik liela akmeni vajag, lai to nosist no kājām vai nosist. Tur nevajag daudz, un tur diezgan daudz aiziet pūrā. Tas bija ļoti bīstam tā situācija, tur bija nāca pāri tieši akmeņu nogurums pāri drošākai vietai, kas tur ir pāri takai, un tas bija tās ļoti bīstams piedzīvojums. Kādas vēl avantūras? 24 stundu MTB brauciens, tas bija pirms 2 gadiem, Ogu zilajos kalnos. Arī, wow! Ar čomu nobraucām vairāk kā 400 km 24 stundās. Patīk iet tādos ekstrēmos, uz tām galējām robežām. Patīk vienmēr tik līdz tai vietai, kur tu pārliec to latiņu, kur tu pārliec to karodziņu, kur es varēju tik daudz, bet tagad es reāli varu vēl 10 metrus tālāk, es varu vēl izturēt 10 minūtes ilgāk. Tas ļoti, ļoti pamāca, ka pārliek tās robežas, savas vērtības un visu. Pastāst vairāk par tiem saviem pārgājieniem, cik tādi ir bijuši un kā tev viņos ir veicies. Tu droši vien neej viens pārgājienā. Nē, gan. Kopš 2010. gada es organizēju 2 pārgājienus, vienu ziemā un vienu vasarā. Parasti vasarā tas ir 3 dienu pārgājiens, ziemā tas ir apmēram 24 līdz 30 stundu tās pasākums.
Organizēju vidēji vienu pārgājienu. Tā visa plānošana, viens pats visu plānoju, visu daru. Un tīri uz lapas visu plānoju viens pats. 3 mēnešus, 3-4 mēnešus vienam pārgājienam. Riktīgi daudz, bet nav jau tā, ka katru dienu sēžas tā. Eju pilsētu, dzirdi kaut kādas interesantas, ko cilvēku lietas runā, vai ieraugu kādu priekšmetu, izdomā, varētu kaut ko ar to izdarīt. Un tu lēnām vāc pa tādam mazam gabliņam kopā to pārgājienu. Un beigās ir tas lielais pasākums. Ir pieejami internetā vairāk video, kur apstīties, kur mums ir nākuši līdzi operators, filmējis visu, un tur ir samontēts tāds diezgan labs uzskats materiāls, kur var paskatīties, kā tas izstās no iekšpuses. Un ziemāts pārgājiens ir tāds, es teikšu godīgi, tie nav, varētu sauksim tos pārgājieni, bet tie ir vairāk tādi piedzīvojumi pasākumi. Labi, mēs ejam no punkta A uz punktu B, bet tur pa vidu ir tik daudz citi burti, citi notikumi. Wow, tur ir pārsvarājis cilvēki. Tie, kas zina mani, viņi saka, ka tā ir cilvēka spītināšana. Kad mēs ejam ziemā, piemēram, pa mežu, viņi zina, ka viņiem jāmeklē norādes. Viņi nezina virzienu, viņi atrod norādi, kā geokačā, un tad manam zina, kur jāiet, kur meklēt. Un 26. decembris mēs ejam pa mežu, ir ezers, un viņi redz, ka ezerā spīd gaisma. Bija šogad diezgan silta ziema, jāatcerieties, bija +6 grādi. Un viņi redz, ka ezerā spīd gaisma. Viņiem ir skaidrs, kad es smaidu un kad ir jāiet peldēties pēc norādes. Kad ir jāņurko ezerā diezgan dziļi, jāmeklē kaste, izvēl kaste pilna ar ledu. Un tur ir nākuša norāde jāizcer ledu, un viņi ir iesaldēti. Tādas lietas nevar paredzēt. Man patīk pārsteigt cilvēkus. Es arī pārgājienos daru, viņi šokēja ar to, kas viņiem ir jādara, vai kas viņiem nav jādara, vai kur viņiem jāiet, un vai cik ilgi viņiem jāiet. Tālāk. Tu iepriekš runāji par kāpšanu Montblanā. Šobrīd tu gatavojies Montblāna kalnu maratonam. Pastāst vairāk par to. Tas skaitās, tas teikšu tā. Ir Montblāns Rietuma Eiropas augstākā virsotne. Eiropā tā nav, jo ir tur tā cīņa. Elbrus it kā ir augstāk. Elbrus ir augstāks, bet viņš atrodas Eiropā, vai ne? Tur tas strīdās. Tad Montblāns, un ir tāds skrējiens jau vairākus gadus, saucās Ultra Trail du Mont Blanc. Skrējiens apkārt Montblāna grēdai, kalnam. Pilnā distance 168 km, kāpums ir 9500 metri un dalībnieks skaits 2000 dalībnieki piedalās. Pirms pāris gadiem, 6 laikam vai 5. Vienīgais latvijas, kas tur startēja, bija Atis Plakans, kas ir mans draudzenes tēvs. Un tad to draudzene sāka stāstīt par to, un tad es sāku interesēties par to, zinu, vairāk, līdz saslimu ar to, ka gribās to tā kā izbaudīt dzīvē, to, kad to stāsti, kad tu skrien pa tiem kalniem, pa lejām, pa sniegiem, tu redzi, tu skrien virs mākoņiem, un tāpēc tas kalns skrēja diezgan, viņus dēvē par skyrunneriem, par debesu skrējiem, jo viņi skrien virs mākoņiem, un tas ir tā sajūta, lai es ir ļoti neaprakstām, un es to gribēju izbaudīt. Un tas arī tā kā savu augstāko mērķi tā klusībā nospraudu trenēties un kļūt tik stiprs, lai es to varu izdarīt. Un tu šogad ir paveicies, un es esmu tiešām izvirzījis, lai tur piedalītos. Tīs cauri izlozēju, dabūjus ieskaits punktus, esmu pieņemts, un tas ļoti, ļoti priecē. Šogad es neskriešu pilno distanci, tur ir 3 distances tajā skrējienu tajā. Visā pasākumā ir pilnā distance, kas ir, teiksim, aplis, un tad 2 īsākas distances, kas ir pusaplis no visu. Viena puse, otras puses, teiksim, tā viegli skaidrojot. Un es skriešu to pusīti, kas ir 110 km. Otra puse ir 90. Nu, tur tāda distance nedaudz atšķirās. Nu, 110 km ar kopējo kāpumu, tā tad pastīšos plakātā, 5600 metri. Nu, tas, man liekas, ir pietiekoši, nē, pat vairāk, 7000 metri, jā. Tas ir, man liekas, diezgan pietiekoši priekš tādu distanci. Tas ir gan Everestam kilometrus, bet, 7 km kāpums ir ļoti, ļoti daudz. Tālāk, un tas par to skrējienu tā. Starts ir 30, mani starts 30. augustā 7 no rīta. Tā. Jā. Ko tu dari ikdienā, tad, kad tu neskrieni un tad, kad tu negatavojies maratoniem un tā tālāk? Ikdienā? Skolas laikā es apmeklēju Banku augstskolu, pirmais kursu uzņēmējs. Cenšos apmeklēt augstskolu, bet baigi dažkārt negribās, kad māca muļķības, tad negribās iet. Bet brīvajā laikā pa vakariem 2 reizes nedēļā dejoju. Tos dienas vēl bija Gatve, ļoti labs kolektīvs.
Tad vēl brauc ar riteni. Diezgan cenšos to darīt daudz, jo, ja es to nedaru, tad es jūtos slikti un baigi patīk riteni izbraukt, rīktīgi izkapāt pa mežu. Skrien pa vakariem, brauc uz Olimpisko sporta centru peldēt. Ziemā to vairāk daru. Un pa naktīm es neguļu, draugi arī smējās. Saka, ja es kaut ko citu daru. Viņi jau nezinu, ko es daru. Es neatklāju visas savas kārtas parasti, bet tagad es jums atklāju. Pa naktīm es strādāju pie saviem projektiem, pie pārgājieniem, pie visādiem trakām idejām, kuras man ir tā kā Rīga Valmiera. Man vēl ir maz kaudzīti ar idejām, ko varētu īstenot tuvākajā laikā, lai pārsteigtu nedaudz cilvēku sapurnāt, viņus un parādīt, ka, dzīve ir to vērta, lai to dzīvot. Tāds pēdējo mēnešu projekts, pie kuras strādāju caurām naktīm, ko es daru savu brīvāk, pa naktīm, ko es daru. Mēģinu rakstīt grāmatu, es domāju, es tagad cenšos būt rakstnieks, un es izdomāju, ka uztaisīt grāmatu, kā no nulles uztaisīt pilnībā foršu normālu grāmatu, un tagad es strādāju pie teksta, un ar roku visu rakstu. Man izdomāju, ka es taisīšu ekskluzīvu lietu, tādu kā mūki senie, ja pārrakstīju grāmatas roka, nebūs tur printers, nebūs tā kā visiem būs savs. Un, doma ir uztaisīt Da Vinci kodu latviešu versijā. Tā jau vairs nav doma, tas reāli jau ir taustāms. Tas jau notiek, viņš jau ceļo apkārt. Un tālāk. Ja jūs dabūjat mazu sarkanu grāmatu, tad jūs zināt, ka tas ir tā vērts, lai to atvērtu un tās mīklas tur parisināt un kaut ko varbūt gūt sev tālāk. Kā ir tev brīžiem nav vēlma atgriezties kaut kādā tādā vienkāršajā, komfortablajā dzīvē pie datorspēlēm un divāna un tā tālāk? To es vairs neizjūtu kā komforts. Man komforts tagad ir, kad es atnāku, tā komforta zona mainīsies. Man komforts ir, ka es atnāku mājās, esmu nogurs, vai kad man riktīgi nāk miegs, un es aizēju gulēt, jūtos labi par to, ka man nāk miegs, ka esmu nogurs, ka es kaut ko esmu darījis. Un pie dators vairs nevar nosēdēt, tā kā spēlīts, jo man liekas bezjēdzīgs. Vienkārši iedomājos savu laiku, kad mēs taču dzīvojam, mums ir kaut kāds limitēts tas laiks, un kad es viņu tēt reāli metu ārā, es viņu neliederīgi izmantoju. Gribas kaut ko taču sasniegt, kaut kas ir jādara, lai kaut ko sasniegt. Un tad viņi gribās kaut ko darīt. Nevar nosēdēt uz vietas. Lai gribas kaut ko darīt, kaut kur doties, kaut kur skriet, satikties ar cilvēkiem, ievākt informāciju un taisīt savu mazo impēriju lēnām augšā. Kā tev šķiet, ko tu darīsi pēc 5 gadiem? Kāda tev ir kaut kāda tāda trakākie mērķi un plāni? Es vairs negribētu strādāt Latvijas Nacionālajā operā, kuras pašlaik strādāju par ielaidēju, foijē, jūs varat man tur satikt katru vakaru. Es gribētu būt neatkarīgs cilvēks, kurš nestrādā ne pie viens cita kā pie sevis, kurš sevi darba devējs, kurš noteikti dara to, ko viņš grib darīt, nevis to, ko viņam kāds liek darīt, vai ko dzīvi piespēlēs, kas jādara. Es gribu, izdzīvot savu sapni, tur rakstīt grāmatas, skriet, ceļot apkārt. Es gribu darīt to, ko es gribu. Pēc 5 gadiem, es redzu sev neatkarīgi cilvēku, kurš ir riktīgi laimīgs par savu dzīvi, kurš tiešām ir mērķi dzīvē, jo tā ir augstāk, tālāk.